Pavasaris mūsu galvās vienmēr saistās ar spodrību. Iespējams tāpēc, ka pērnā zāle kaut kur karājās ieķērusies, kaut kādas norautas lapas pa ziemu sakrājušies atkritumi, to visu vajag kaut kā nokopt. Nevienam nekas nav pret, ja koku lapas, no kurām nu jau kukainīši izlīduši aizlidojuši, tiek dedzināts. Tik tālu viss ir kārtībā. Bet vides fakti vērš jūs uzmanību, ka ir tādas lietas, kuras labāk nodot atkārtotai pārstrādē, nekā likt laizīt liesmām. Aiga Skrīvere par to visu smalkāk. Tas taču nebūs latvietis, ja pavasarim tuvojoties, viņš neizdomās kaut ko dedzināt. Vai tā ir kūla vai atkritumi, galvenais, ka tik deg. Iespējams, arī tu būsi pieķēris sev pie domas, ka pavasarim atnākot tā viena gribas savā piemājas teritorijā parušināties, iztīrīt šķūnīti un sadedzināt visu lieko. Un ja šī doma tev ir piemeklējusi, zini, tas ir pats briesmīgākais, kā sagaidīt pavasari. Jā, latviešiem jau pašiem ir tāds sakāmvārds ne jau pirmo reizi ar pīpu uz jumta. Tas nozīmē, ka latvietis jūtās ļoti pārliecināts darbojoties ar uguni viegli uzliesmojušās vietās vai kaut kādos šķidrumiem tūmā. Tāpēc arī droši vien kādreiz, kad kādreiz stāstot par jautājumu cilvēkiem, ar ko tad sākās, piemēram, ugunsdrošība un pajautāja, ko latvieši pēdējos gados pavasarī dara, tad neviens nepateiks, ka talka, bet piemēram saka, dedzina kūlu. Pagājušā gada statistika liecina, ka visā valstī tika dzēsti 4044 kūlas ugunsgrēki. Prātam neaptverams skaitlis, kas radies kādam vienkārši izklaidējoties. Tikko saulīte atkal spīdējas, mēs zinām, ka mēs tūlīt brauksim, dzēsīsim ugunsgrēkus, kā tas, piemēram, bija Rīgas cirka laikā, ka mums nācās piesaistīt no brīvām maiņām pasipildus spēkus, jo vienlaicīgi, kamēr notika ugunsgrēks Rīgas cirkā, tikmēr cilvēki aktīvi atklaidējās Latvijas pļavās un dedzināja šo te zāli. Un padomā par šo tikko modušo sadatu kamoliņu, kuru tava neapdomīgā rīcība var tepat uz vecās zāles lauka nogalināt. Dedzinot sadzīves atkritumus, rodas īsts ķīmisko vielu kokteils, kas nosēžas tuvākajā apkārtnē. Sadedzināšanas procesā, pārveidojoties organiskajām vielām, rodas jauni savienojumi, vielas, no kurām daudzas ir ļoti kaitīgas cilvēkam un videi. Dedzinot plasmasu, atbrīvojās daudz dažādas kaitīgas vielas, piemēram, dioksīni, kas ir toksiski un kancerogēni. Mēs varbūt domājam, ka dedzinot tas aiziet gaisā, jo mēs jau tur neelpojam, bet pirmkārt tas ne tikai aiziet gaisā un ietekmē ekosistēmas kvalitāti, bet liela daļa no tā visa arī nosēžās un var nosēsties arī uz mūsu vai labību vai kultūra augiem. Ļoti kaitīga vielu grupa veidojas ugunskura temperatūrā degot plasmasai jeb polimēriem. Tie var izraisīt dažādas ģenētiskas izmaiņas, kuras pārmantos arī nākamās paaudzes. Gaistošu organisko savienojumu ieelpošana var izraisīt acu, deguna, mutes gļotādas kairinājumu un pat aknu, nieru un nervu sistēmas bojājumus. Tās ir īstermiņa ietekmes. Ilgtermiņā šīs vielas var veicināt ļaundabīgo audzēju veidošanos un gēnu mutācijas. Pavaroties Latvijas laukos, visapkārt skaisti rindojas skābarības ruļļi, kur ietīti plasmasas iepakojumos. Un šiem iepakojumiem jau arī kaut kur jāpaliek. Kāds izdomā tos vienkārši sadedzināt. Bet ir arī mums atbildīgi zemnieki, kā Nauris. Tās plēves lēnām krājas un konsultējoties ar citiem saimniekiem, tāpat no informācijas internetā, zinu, kad ir dienas, kad viņus pieņem. Tāpat pa brīvu pārstrādē paši atbrauc pakaļ firmas, kuras to nodarbojas un savāc. Tev nebija vieglāk kaut kur pļavas vidū un pielaist uguni, kā jau latvietim pienākas? Nē, tomēr jādomā ir par vidi, ne tikai pēc mums tā kā vēl dzīvos. Tagad zemnieks absolūti bez jebkādiem izdevumiem var zaļā veidā atbrīvoties no šī materiāla. Viņš var piezvanīt, pieteikt, un mūsu uzņēmums atbrauks principā gandrīz uz jebkuru Latvijas nostūri un savāks pats no zemnieku. Šī čupā dažādas tās plēves ir no balles šņores, tad ir maisi, tad ir šis te baltiem skābrības ruļļiem iesaņojums, un tad ir vēl šie te tīkli. Tie
tie ir tie, ko tā kā nepārstrādā, tie skaitās atkritumi. Nu, un tad lēnām jau te viņi tiek likti, šķiroti, jā, bet sākotnēji nemaz nezināju, kad es domāju, ka pārstrādājis visu, bet tā kā nepārstrādājis, tad te man būs vēl darbiņš. Zemnieks, viņš šīs plēves noteikti var savākt vienkopus, novākt viņus no lauka, jo mašīna lauka vidū nevar iebraukt, viņi tur visticamāk nogrims. Ja to materiāls ir jādabū lauka malā, viņš ir jānovieto kaut kur brīvi piebraucamā vietā, tas nevar būt zem nojums, tas nevar būt zem elektrības vadiem, jo mašīna vienkārši nespēs uzkraut šo materiālu. Un no materiāliem ir jānoņem nost šie tīkli, jo tīkli, diemžēl, nekur pasaulē īsti nepārstrādājās. Un viss pārējais, agroplēves un Big Bag maisi un kanniņas. Tas viss tiek sakrauts čupiņā, mēs piezvanām pa telefonu un gaidām, kad mēs atbrauksim pakaļ un savāksim šo materiālu. No polietilēna maisiem un cietās plasmasas, kanniņām un pudelēm iegūst augstas kvalitātes granulas. Pēc tam no granulām tiek ražoti dažādi rūpnieciskie izstrādājumi – caurules, rūpnieciskā tara, atkritumu konteineri, tvērtnes, plēves, atkritumu maisi un daudz kas cits. Tā vietā, lai indētu apkārtējo vidi, tu vari šiem materiāliem dot otro dzīvi. Nu, ko skatītāji ņemam, piemēram, no Naura, kurš kā bioloģiskais saimnieks vienmēr padomā, kas paliek aiz viņa.